Laipni aicināti Tukuma pienā. Es esmu Armands Artihovičs, mārketinga nodaļas vadītājs. Tukuma pienam mēs jau 11 gadus atpakaļ nosvinējām 100 gadus. Uzņēmuma pirmsākumi jau ir no 1913. gada, kad pirmo reizi tieši šajā vietā, Slocenes krastos, Tukumā, tika atvērta pienotava, kur sāk strādāt un pārstrādāt pienu. Šobrīd strādā aptuveni 250 līdz 300 darbinieki, kā kurā brīdī, kā kurā sezonas laikā. Tukuma piens, baltais zīmola produkts, noteikti var raksturot ar šādām vērtībām. Augstvērtīgs produkts, kvalitatīvs produkts un garšīgs produkts. Tukuma pienam ir vairāk zīmoli, bet galvenais, un ko visi noteikti ļoti labi atpazīst, tas ir baltais. Vēl mums ir tādi apakšzīmoli kā eksporta, eko, neatkarīgs zīmols, kas ir oga jogurti. 111 gadu atpakaļ šajā uzņēmumā pirmie produkti, ko sāk ražot, bija saldais krējums un sviests. Top veikalos pirktākie produkti šobrīd ir krējums skābais, biezpiens un sviests. Latvijā iecienītākais klientu jogurts ir jogurta kokteils šeiki, otrs ir oga jogurti. Top veikalos kā pirmos produktus pārdevām pienu, kefīru, skābo krējumu, saldo krējumu, biezpienu, sviestu. Mīļākie produkti man nav tā kā viens konkrēts. Garšot gan jogurti, gan biezpiens, krējums, ko lieto man ģimene. Turku jogurts, bezpiedavu, sieriņu biezpiena. Jaunākie produkti mums īstenībā daudzi nāk tieši no kulinārijas ceha, kuru mēs esam atvēruši 3 gadus atpakaļ. Tā kā tur veidojam diezgan daudzus un jaunus produktus. Ir gan dažādi otrēdieni, pankūkas, kas ir kā mājās gatavotas, ir biezpiena sacepums. Pēdējais no piena produktiem mums ir krējuma pudiņi, kur ir 3 veidi. Drīzumā būs mums jauni produkti, pavisam jaunā iepakojumā, ko šobrīd neviens Latvijas ražotājs nepiedāvā. Tur būs dažādi jogurti, būs biezpiena krēmi, proteīna produkti. Produkcijas ražošanā izmantojam tikai Latvijā iepirktu pienu, kas ir pirkts Kurzemē, Zemgalē. Eksports mums ir uz daudziem tirgiem, sākot ar Eiropu, Āziju, Ameriku, Kanādu. Pat uz Koreju mēs šo to sūtām, tagad pat uz Japānu būs pasūtījumi. 30 valsts, uz kuriem mēs eksportējam. Tās tendences Eiropā ir nedaudz priekšā mūsu tendencēm, līdz ar to ir tā, kad atšķirās šī gauma. Ir daudz produkti, kas mūsu tirgos ir tādi, kas atkal Eiropā nav pazīstami. Kefīrs šobrīd Eiropas tirgos ir kaut kas unikāls un kaut kas pilnīgi nebijis, kur visi pērk kā kaut ko ļoti unikālu un veselīgu. Tāpat tās biezpiena sieriņus Eiropā nepazīst, klasisko mūsu biezpienu nepazīst īsti Eiropā. Ar ko mūs ir jāiepazīstina, lai viņi tur sāktu lietot viņu plašāk un plašāk. Apbalvojumi ir mums bijuši dažādi. Ja Piensaimniecības centrālā savienība organizē konkursus, tad mēs, protams, piedalāmies šajos konkursos un vienmēr mūsu piena meistari spēja radīt produktus, kas šajos konkursos iegūst godaugotas vietas. Kurš ir visnozīmīgākais apbalvojums? Es teiktu, ka tas varbūt arī ir tas nozīmīgais apbalvojums, ka katru reizi, kā mēs piedalāmies konkursos, mēs spējam iegūt šīs godaugotās vietas uz jebkuriem mūsu produktiem, kurus mēs ražojam. Kopā mēs ražojam aptuveni 400 dažādas produkcijas veidus, un vēl plus mums ir kulinārijā kādi 60, 80 dažādi veidi. Tie visi ir ar augstas pievienotas vērtības produkti, tie nav industriālie produkti, un ar šiem produktiem arī tad cenšamies iekarot arī eksporta tirgus. Pērciet baltais, baltu katru dienu.